Sirsnīgi sveic visus jaunos vecākus, kuriem atvases šogad dosies uz skolu. Bet, lai jums būtu ko sveikt arī izlaidumā, tagad daži padomi, kā nogādāt bērns līdz skolai droši. Gan ar mašīnu, gan ar autobusu, un sāksim ar banālāko, ar drošības jostām. Pēdējā laikā ir vairāk cilvēki stāstījuši, ka parādījusies jauna mode, pārsvarā mammām, bērnus mašīnā sprādzēt nepareizi. Lūk, Gustav, vai tu zini, kāda ir tagad tā jaunā moda, kad cilvēki nepareizi sprādzē tur un parādīt, kā viņi to dara tie bērni? Šitā, ja? Izskatās diezgan labi, vai ne? Tā mamām esot teorija, ka tad tam bērnam tā kā drošā galva esot, nezinu, vai neskrāpējās, vai nenotrūks avārijā, vai kaut ko tāds. Viņas domā, ņemam šito no šitā, nebūs labi, vai ne? Parādot tagad, kā ir normā piesprādzēties. Lūk, tātad pavisam vienkārši, tā kā vecos laikos mācīja, nevajag izgudrot jaunas modas. Drošības jostai tātad ir apakšā jābūt nostieptai, vai ne, tā, lai viņa guļ uz gūžām, ja tā ir kaut kāds trieciens, lai tas bērns ar gūžas kauliem noturās vietā, nevis ar vēderu un zarnām. Un šai te līnijai ir jāiet pāri, kur? Pavisam vienkārši, starp kaklu un plecu. Kā mēs to varam izdarīt? Tev kaklu un plecu, nav tur milimetri, bet var saprast, ja tā siksna skrāpējās te gar vaigu vai gar plecu, ir pa tuvu. Ja tā siksna ir šeit zem pleca, ir pa tālu. Tad mums jāatrod ir šis te vidējais attālums te kaut kur starp kaklu un plecu. Tur tā josta būs pareizi. Mums ir ļoti daudz paņēmienu. Pirmkārt, drošības jostas regulējās uz augšu, uz leju. Mēs varam pieregulēt, kā mums vajag. Bērnam visdrīzāk zemākajā pozīcijā. Tad mēs ar atzveltni varam vēl pieregulēt, kā viņam labāk, tā lai tā tiešām tā drošības josta pieguļ pie tā pleca. Lai viņam arī ir braši sēdēt. Ja mums vēl kaut kas tur mazliet spēlējās, liekās pa augstu pa zemu, mēs varam ar beņķi. Vai mēs to beņķi nolaižam lejā, vai mēs to beņķi paceļam augšā. Nevajag stāstīt, ka kaut kur caur padus drošības jostu jāliek. Tātad bērnu piesprādzējam kārtīgi, apakšējo daļu maķenīt, novelkam, lai ir stingri un pastamies, vai šī daļa nav nošļikusi zem pleca vai neskrāpē bērnam kaklu. Ja bērns sēž tā, ka drošības josta kaut kur šeit, tad viņš to pirmo cirtienu pie kaut kādas avārijas veiks līdz jostai. Viņam būs zilumi. Ja josta ir uzreiz jau klāt pieguļ jau tad, kad viņš sēž kārtīgi, tad būs daudz drošāk un nekāda ziluma un nobrāzuma nebūs. Ja jūs nevarat ar to beņķi saregulēt tā, lai tā josta iet pareizā vietā pār plecam, jums ir vēl viens vecais, labais, hrestomātiskais variants. Jūs to varat darīt ar paliktnīti. Stāja un tad visiem būtu jāsanāk. Velosipēds. Ja jums šķiet, ka ar velosipēdu uz skolu nevar aizbraukt, vai arī tas ir pārāk tālu, lai braukt ar riteni, stipri padomājiet, vai jūs esat izvēlējušies pareizo skolu. Skolai tomēr vajadzētu būt diezgan tuvu mājām. Ja braucam ar riteni, tas bērns varbūt brauc pirmo gadu ar riteni uz skolu, un jūs viņu palaižat noteikti pa priekšu. Tad jūs redzat, ko viņš dara. Jūs viņam varat pateikt, stājies vai uzmanies vai pasties labi, pasties pa kreisi, un jūs pārredzat to visu. Tā kā bērnu vajag laist pa priekšu, bet pirms tam ar viņu vajag sarunāt, kādas jūs komandas veiksiet, ja vajag palūk, lai apstājās. Ja viņš to nezina, kādas formulas jūs vienojaties, stop vai pasties pa labi, vai pasties pa kreisi, vai, nezinu, bēdre, apbrauc apkārt, sarunājiet, kā jūs to darīsiet, tad viss būs kārtībā. Un ritenis arī 1. septembrī ir ļoti labs veids, kā Eiropā ir pirmo reizi uz skolas. Visiem paliks prātā, bērns atcerēsies, ka pirmo reizi redzēs skolu, ka ieradās ar velosipēdu. Kas varētu būt jaukāks? 1. septembrī jāsteidzās baigi nav. Ar mašīnām noteikti būs milzīgs sastrēgums, bet ar riteni braucot, tu iegūsi sev tādas jaunas sajūtas. Pēc tam, tad jau, kā saka, dzīve rādīs. Ir vēl tāda pavisam banāla lieta kā atstarotāji. Varbūt šodien nevajag, rīt nevajag, bet rudenī noteikti vajadzēs. Un tad ir jāpadomā, kā ir labāk un efektīvāk. Pats vienkāršākais veids ir tad, kad tu atstarotāji aizmirst nevar. Tev taču atstarotāji ir uz somas, ne? Kurā vietā? Te visur. Tās zivs atstarojās un šitā viss virsma atstarojās. Un te arī viss atstarojas. Jā, apsties, tev priekš arī atstarojās. Ļoti labi. Būtībā, ja tev soma ir virsū pat ziemas drēbēm, tu vienmēr esi redzams. Nevar būt, ka noslēpjās. Tā kā jūs arī padomājat, ja jums bērnam ir jāpērk soma, vēl nav nopirkta vai jāpērk ziemas drēbes, ļoti labi ir paskatīties tajā brīdī, ka jūs izvēlaties tādu somu, kurā ir tie atstarotāji, lai bērnam nav jādomā. Protams, ka var tā kā vecos laikos likt visādas piespraužumos. Tu zini, ko šito pielikt? Jā. Šito var uzlikt uz rokas.
Bet ej, nu katreiz atceries, kur tu viņu uzliki, kā tur piesprot, citi piekar pie somām kaut kur šitos rotējošos. Nav slikti, bet nu kaut kur mētājot pa skolu, kaut kur somu, var arī var uzlīmīts tāds krāsains jautrībai. Protams, ka var ņemt arī vislētāko variantu pāris eiro, vienkārši atstarojošo vesti. Bet ja jūs mēģināt iztikt bērnam ar atstarojošo vesti, tu gribētu vesti? Es tev pilnīgi saprotu, es arī negribētu vest. Bet ja nekā cita nav, un soma gadījusies vecā bez atstarotājiem, vesti ņemam tik lielu, lai var uzlikt pa virsu jakai un pa virsu somai. Tad tas bērns ar minimāliem ieguldījumiem tomēr tumsā būs daudz maz redzams. Pat visiejūtīgākais pieaugušais nespēja iztēloties, kā pasauli redz pirmklasnieks. Pirmklasniekam ir tā, ka viņš īsti nespēja pateikt, no kuras puses nāk troksnis. Piemēram, ātrā palīdzībai policija. Sīkais nepateiks, no kuras puses taurē. Viņš tikai saprot, ka bija kaut kāds troksnis. Otra lieta. Bērnam ir pa kādiem 30% šaurāks redzeslēņas. Viņš vairāk fokusējās to, kas ir priekšā, un ar perifēro redzi tik labi neredz kā pieaugušais. Mums tas ir jāiztēlojas, lai saprastu, kā bērns pārvietojas un kā viņš redz vidi. Un lūk, vēl viens uzskatāms piemērs. Es redzu pāri pa diezgan augstai mašīnai, bet bērns, tāds pirmklasnieks, viņš jau neredz pāri pa parasts mašīnas motoru pārsagam. Un pieaugušajiem tas ir jāsaprot, jāiejūtās un jāiztēlojas, ka tā bērna pasaule ir, kaut kur šitai līmenī. Kā viņš var zināt, kas tur aiz tām mašīnām? Un tas ir jāiztēlojas arī tiem, kas brauc ar mašīnu. Viņš varbūt redz pieaugušo, kas stāv aiz mašīnas, bet neredz, ka viņam ir līdz 3 bērni kaut kur pie rokas. Tā kā vienmēr padomājam, ka dažs labs šīs planētas iedzīvotājs aiz mašīnas spārne nav saskatāms. Ja jūs ejat ar kājām ar bērnu uz skolu, skaties, lai bērns ir tā kā ēku pusē vai tālāk no ceļa un pats ejiet tuvāk ceļam. Tā būs stipri drošāk. Varēsiet pārskatīt situāciju un bērns būs tālāk no nepatikšanām. Lūk, un ja jūs ar savu bērnu ejat uz skolu kājām, tad pirmajā reizē jūs izstaigājat kopā maršrutu, pastāstat viņam, no kādiem riskiem pa ceļam jāuzmanās, un tad, kad bērns ir saprats, lieciet viņam jūs aizvest pa to pašu maršrutu, un lai viņš izstāsta, no kā jāuzmanās, vai viņš ir sapratis to, ko jūs teicāt. Ja? Tad lieciet viņam aizvest jūs. Tad jūs zināt, ka viņš tiešām ir izpratis situāciju un zina, ko darīt pa ceļam. Un ja jums ir izdevies aiziet ar bērnu kopā līdz skolai, ka viņš jūs aizved un atved atpakaļ, un viņš spēja aprakstīt visus tos riskus, kas pa ceļam, varat mēģināt iet tālāk. Nākamais solis, viņš iet viens pats, un jūs pa gabalu tikai vērojat, kā viņam izdodas. Tieši to pašu principu var vēlāk izmantot arī iemācot viņam lietot sabiedrisko transportu. Tad atcerieties, bērns varbūt ceļu uz skolu zina, bet viņš var apstulbt. Kaut kādi remonti, kaut kāda onkoļa, kaut kāds grāvis, un jums pēkšņi jārīkojas savādāk. Tā kā izejiet tagad to maršrutu, tāds, kas bija pat pagājušajā gadā, un paskaties, ko darīt tā vietā, kur remonts. Vislabāk izdomājiet jaunu plānu un ejiet pa blakus ielu, kurā remonta nav, jo remonta vietā te var notikt tā jebkas. Esiet prātīgi un labāk no tā izvairieties. Es ceru, ka mūsu padomu un ieteikumi jums noderēs. Skats, ka jūs visus neatcerēsieties, jo katram arī citā vecumā ir bērnu, mācās citā klasē, bet tas noteikti paliks prātā.